Mūsu skolā ļoti daudz kolektīvu. Mums ir orķestris, mazais meiteņu koris, mazais zēnu koris, vidējais meiteņu koris, vidējais meiteņu koris, vīru koris, spīgo. Spīgo ir tādas ļoti labas emocijas, un bez spīgo nebūtu tādas krāšņākas dzīves vai nedotu prieku vairāk citiem. Mūsu skolas koris ir apceļojis, var teikt, visu pasauli. Skolas koris meiteņi ir bijis Korejā, visapkārt Eiropā un gandrīz visās valstīs. Tās ir tās iespējas, un mēs arī kā meiteņu koris mēs piedalāmies pieaugušo dziesmu svētkos. Ka mums ir tā iespēja, ka mums ir tā relatīvā salmonizācija, tās visas pakāpes, jo citiem skolas koriem viņi mācās varbūt pēc dzirdes. Bet mums tas ir vispirms pakāpes un ritms, un pēc tam lēnā garā līdz vārdiem. Kaut kāds rūciens, ja? Līga ir ļoti mērķtiecīga, ar bagātu izdomu. Viņi mums izdomā kustības dziesmām. Ļoti talantīgi. Mums ir ļoti paveicies ar skolotāju un diriģenti. Viņa mēdz būt stingra, bet tādā labā nozīmē. Tas ir vajadzīgs, lai varētu attīstīties. Viņa katram izdomā savu metodi, kā iemācīt. Pareizi paņemt, piemēram, kādu noti vai kā izdziedāt burtus. Viņa atrod īpašo pieeju katram cilvēkam. Un tas tiešām ir forši, ka mums ir iespēja dziedāt tādas dziesmas, kā pieņemsim čigānu dziesmu, jo tas tiešām, kur jūs esat redzējuši kori, kas dzied, dejo, vēl kaut ko tur darās, un tas ir visdien līgas, jo viņa arī raksta un viņa arī aranžē. Visām kustībām jābūt tādām brīņīgām, kārtienīgām, panterīgām. Man parasti skudriņas skrien dziedot tad, kad es dzirdu to, kā tas viss kopā skan, un tad es pastos diriģents sejā, un viņai ir tas smaids, kad mums ir sanācis. Tas ir ļoti liels gandarījums. Tas tie šarmuļi un tā sajūta, ka tev gribas raudāt, bet tu nevari raudāt, tu esi skatos, un tev ir tāds tik milzīgs prieks, ka tu esi to paveicis, un tas ir tik skaisti, un tas ir vislabākā sajūta, kāda jebkad var būt.